šobrīd atrodamies visbīstamākajā ģeopolitiskajā un drošības situācijā beidzamajos, principā 80 gados kopš Otrā pasaules kara beigām. Es vienkārši citēju, ko saka Jānis Sārts, un viņš saka, ka manas izjūtas, un tas ir viņa izjūtas, ja, ir tas, ko mēs šeit Latvijā neesam pamanījuši un ņēmuši vērā, ģeopolitiskā situācija mainījusies. Arnold, mēs ar tevi, ja es teiksim, tā atceros pareizi, mēs ar tevi vismaz 2 gadus regulāri esam savos raidījumos runājuši par to, ka ģeopolitiskā situācija ir mainījusies. Nevis vienkārši mainījusies, bet fundamentāli mainījusies. Kā jūs taisaties un grasaties šos draudus un riskus neutralizēt? Kādas institūcijas tam ir nepieciešams? Cik daudz personāla ir nepieciešams? Kādas spējas ir nepieciešams, lai varētu neutralizēt vai vismaz atturēt šos draudus? Saprot? Nevis paziņot, mēs palaidām garām. Mēs nepievērsām uzmanību. Ja? Manuprāt, tas ir fiasko, brāl. Kā saka, mēs to esam runājuši mūsu raidījumos, kādas secinājumus mēs esam izdarījuši. 99% ir piepildījušies beidzamajos šajos 3-4 gados, ko mēs tev esam tātad veltījuši šiem te raidījumiem. Ja? Tātad klausaties, skatāties Arnolds Libeks un Raimonds Rublovskis, tad jums varbūt vienkārši būs lielāka skaidrība par to, kas notiek realitātē. Labdien, Arnold! Labdien, Raimond! Katrā gadījumā viena no tādām nopietnām tēmām, kas mums noteikti jārunā, par ko principā runā visi, diemžēl 3. pasaules karš un tā iespējamība, un tas, ka mēs šobrīd atrodamies visbīstamākajā ģeopolitiskajā un drošības situācijā beidzamajos, principā 80 gados kopš Otrā pasaules kara beigām. Tātad, ko es gribēju pateikt šajā sakarā? Pagājušā nedēļā bija intervija ar Jāni Sārtu, tātad izcilības centra direktoru, kas ir bāzēts Rīgā, un zini, viņa komentārs, un ko es gribu vienkārši arī pēc tam dzirdēt tavu, varbūt komentāru par šo visu. Tā galvenā doma, kas ir, par ko mēs arī parunāsim, ir tā, ka situācija pasaulē ir mainījusies, un es vienkārši citēju, ko saka Jānis Sārts. Un viņš saka, ka manas izjūtas, un tas ir viņa izjūtas, ja, ir tas, ko mēs šeit Latvijā neesam pamanījuši un ņēmuši vērā, ģeopolitiskā situācija mainījusies. Arnold, mēs ar tevi, ja es teiksim, tā atceros pareizi, mēs ar tevi vismaz 2 gadus regulāri esam savos raidījumos runājuši par to, ka ģeopolitiskā situācija ir mainījusies. Nevis vienkārši mainījusies, bet fundamentāli mainījusies. Saprot, mainījusies tā, kā viņi mainījās pēc Pirmā pasaules kara ar Versaļas sistēmu, pēc Otrā pasaules kara ar Teherānas, Jaltas un Potsdamas sistēmu, tā kā tā mainījās pēc PSRS sabrukuma un augstā kara beigām 90. 91. gadā. Tieši tā viņi ir mainījusies šobrīd. Saprot? Un tagad Jānis saka, mēs neesam pamanījuši. Mēs esam palaiduši. Varbūt Jānis nav pamanījis. Man tad ir jautājums. Es sākšu varbūt ar tādu institucionālu lietu. Ja? Saproti. Pirmkārt, mēs, jūs, es gribu teikt, ka mēs ar tevi esam to visu pamanījuši sen. Ja? Sāksim ar to. Ja kādam ir kaut kādi jautājumi, lūdzu skatieties mūsu raidījumus, beidzamos 2 gadus vēl vairāk. Mēs par to runājām vēl priekšvēlēšana kampaņas tātad gaitā 21. gadā, 22. gadā. Es varu vienkārši no savas puses piebilst, ka es pārbaudīju tos manus zinātniskos rakstus un publikācijas, kas ir publicētas 22. un 23. gadā, un tur es pat šodien pārbaudīju un paskatījos, ka tur rakstīts, ka pirmkārt Ukrainas kara rezultāts būs tikpat fundamentāls kā Pirmā un Otrā pasaules kara rezultāts ar sekām globālajai drošībai, reģionālajai drošībai, Latvijas nacionālajai drošībai. Un otrkārt, to, ko es teicu savos attiecīgi rakstos, ka šī te pasaules sistēma, to, ko viņi tur sauc par sistēmu, kas ir tātad noteikumos balstīta sistēma, vai citi to sauc par vienpolāru sistēmu, ASV un rietumu dominējošu sistēmu, viņi beidz pastāvēt šobrīd. Tātad
notiek, var teikt, beidzamā transformācija uz daudzpolāru sistēmu, kurā attiecīgi Ķīnas Tautas Republika, Krievijas Federācija, Brazīlija, tādas organizācijas kā BRICS, tādas organizācijas kā Šanhais sadarbības organizācija, viņam aizvien lielāku nozīmi. Saprot? Tad man ir jautājums šiem cilvēkiem, kuri saka, mēs palaidām garām, saprot. Tad man jāsaka tā, dārgie draugi, lasiet kaut vai NATO strateģisko koncepciju. Tur ir viss uzrakstīts. Izlasiet Rand Corporation attiecīgi saitā, tur ir ļoti daudz pētījumu par šo tēmu. Paklausieties, Džonu Miršaimeru, izlasiet ASV, Krievijas Federācijas, Ķīnas Tautas Republikas, citu valstu nacionālās drošības koncepcijas. Tur viss ir uzrakstīts. Saprot, Arnolda, kā notiek vispār šī plānošana? Viņa notiek tādā veidā, ka tev ir šie strateģiskie centri, tev ir attiecīgi cilvēki, kas nodarbojās ar šiem strateģiskiem pētījumiem. Viņi pēta globālo, reģionālo drošības vidi. Viņi pēta to, kas attiecīgi varētu būt kādi draudi un riski ir šajā vidē. Un tad, attiecīgi, kas ir nepieciešams, kā jūs taisaties un grasaties šos draudus un riskus neutralizēt? Kādas institūcijas tam ir nepieciešams? Cik daudz personāla ir nepieciešams? Kādas spējas ir nepieciešams, lai varētu neutralizēt vai vismaz atturēt šos draudus? Saprot? Nevis paziņot, mēs palaidām garām. Mēs nepievērsām uzmanību. Ja? Manuprāt, tas ir fiasko, brāl. Kas saka? Tas ir fiasko. Šādi vienkārši pateikt. Ja? Tātad, vēlreiz atkārtoju, ja, katrai, arī Latvijai, tātad mums ir ministrijas, kas atbild par šo jautājumu, ārlietu ministrija, aizsardzības ministrija, iekšlietu ministrija. Tajās visās ir, vai vismaz ir jābūt dažādiem, teiksim, vai tie cilvēki, vai kaut kādas institūcijas, vai kaut kādas nodaļas, kas atbild par strateģisko plānošanu, kurām ir jāredz un jāsaprot, kas notiek. Jā, to, ko es arī iepriekš pieminēju. Ļoti vienkāršot noliekot, tev jāsaprot, kāda ir draudi, kāds ir apdraudējums, kas tev ir, kāda resursa tavā rīcībā, cilvēku resursi, finanšu resursi, institucionāli resursi, kurus tu attiecīgi arī veido tā, lai neutralizētu šos te draudus. Jā, tas ir pats svarīgākais. Tātad noslēgumā var teikt par šo te sadaļu. Ja? Dārgie draugi, tas var pateikt tikai vienu, ko es arī raidījumu noslēgumu pateikšu. Ja jums nav kaut kā, tad griežties pie mums, paklausties mūsu raidījumus, ja? Palasiet. Tur viss ir pateikts. Ja? Tur viss ir skaidri pateikts. Ja? Bet tagad pie nopietnākām lietām. Ja, ja mēs esam palaiduši garām Arnoldu to, ka pasaule fundamentāli mainās un ātri, ja mēs esam, tas ir ne mēs, ja es atkal gribu pateikt jūs. Mēs jau 2 gadus par to runājam. Mums jau nemaksā naudu. Jā, bet jums, dārgie draugi, maksā naudu, lielu naudu. Jā, jūs tagad, kas saka, Jānis to paziņoja. Bet, principā, es domāju, Jānis to paziņoja, to, ko visi arī var pateikt. Dārgie draugi, mēs palaidām garām. Mēs nesakojām tām lietām. Ja? Ka mums vajadzēja sekot un saprast. Kāpēc, Arnold? Teic, ka es pieļauju, Ķīnas Tautas Republika var atļauties, tā kaut kur nepiesakot. Teic, ka viņi ir milzīgi. Ja? Bet Latvijas Republika, kuras eksistence, pati eksistence ir tiešā saistība atkarīga no šīm te izmaiņām. Viņi pasaka, mēs nesakojam. Ja? Piedod, ja? Es saku vēlreiz, ieiet attiecīgos šajos dokumentos un jums pateiks. Ja? Es ļoti īsi komentēšu, kādi tad ir šie te draudi. Tāda liela konvencionāla kara iespējamība Eiropā ir. Vai tas apdraud Latviju? Viennozīmīgi. Kodola kara iespējamība pasaulē Eiropā? Ir. Vai tas apdraud Latviju? Viennozīmīgi. Tātad kodolieroču izplatīšana pasaulē. Apdraud? Jā. Masu iznīcināšanas līdzekļu tātad izplatīšana pasaulē. Jā. Organizētā noziedzība. Jā. Nelegālā migrācija. Jā. Enerģētikas tātad piegāžu traucējumi. Jā. Dažādi, teiksim, tirzniecības ceļu bloķēšana, kā mēs redzējām Sarkanā jūrā. Jā. Kaudze ar draudiem, militāriem, nemilitāriem, kas ir aprakstīti visās iespējamās koncepcijās. Viss, kas jums jādara, jāpiemēro visi šie draudi Latvijas apstākļiem. Ko mēs varam darīt, kas mums jādara, lai neutralizētu šos draudus. Un šī tad sistēma mazināt vai vismaz kaut vai mazināt. Ja? Un ir atbildīgās ministrijas. Ārlietu, aizsardzības, iekšlietu. Ja? Cilvēki. Un pat cilvēki. Ja? Tātad tas viss ir. Dārgie draugi, ja. Un, protams, kas mums varētu šajā situācijā apdraudēt visvairāk, diemžēl mēs redzam, ka
NATO un Krievijas federācijas militāra sadursme, diemžēl, mēs nevaram to izslēgt, teiksim tā, ka tā nav iespējama, diemžēl, tā ir iespējama. Un tad atkal, dārgie draugi, paskatieties karti. Un, ja ir šī sadursme iespējama NATO un Krievijas federācijas starpā, tad nav vairs robeža. Nav, teiksim, Latvijas robeža vai Somijas robeža. Ir divi bloki, kuri principā cenšas viens otru iznīcināt. Un vienkārši paskatieties kartē, kur esam mēs un kas notiks ar Latviju, ja gadījumā sāksies pilna apjoma militārs konflikts starp NATO un Krievijas federāciju. Diemžēl, ja mēs redzam tagad esošo situāciju ar Ukrainā, tātad šis konflikts var sākties jebkur. Šis konflikts var sākties Melnajā jūrā, šis konflikts jau netiešā veidā ir Ukrainā, šis konflikts var būt uz Baltkrievijas un Polijas robežas vai Kaļiņgaradas apgabals, Baltijas jūra, nu un visbeidzot Arktika, jo Somija, Zviedrija un Norvēģija arī ir NATO dalību valsts. Ja? Tātad šie konflikti var sākties praktiski jebkurā vietā uz NATO un Krievijas federācijas robežas. Tālāk, tuvie austrumi. Kopš 7. oktobra milzīgs konflikts, kurš paliek tikai spēcīgāks. Nu pat Hamas līderis tika likvidēts tātad Teherānā, Irānā. Viņš bija ieradies uz Irānas prezidenta inaugurāciju, un viņš tika likvidēts. Un Irāna šobrīd gatavo, visticamāk, ļoti apjomīgu uzbrukumu, kas atkal eskalēs tālāk konfliktu tuvējos austrumos jau vēl nopietnāk. Ķīna, Taivāna. Vēl viens potenciāls tātad ģeogrāfiska vieta, kur arī visticamāk var sākties konflikts. Ziemeļkoreja, Dienvidkoreja. Tātad mēs redzam, ja, ka mēs, diemžēl, esam visbīstamākajā periodā kopš Otrā pasaules kara. Un mēs redzam to, ka tur iesaistīts nevis, teiksim, mazas valstis, ja, bet tur iesaistīts praktiski visas vadošās pasaules valstis, kodola lielvalstis, kuras praktiski ir nostājušās blokos viena pret otru. Jo ASV atklāti tagad runā par to, ka arī NATO galvenie pretinieki ir potenciāla savienība, nerunājot par BRICS, nerunājot par Šanhais sadarbības organizāciju. Tātad Ķīnas Tautas Republika, Krievijas federācija, Baltkrievija, Ziemeļkoreja, Irāna. Ja? Praktiski no šīm 5 valstīm 2 ir milzīgas kodola lielvalstis, Irānai un Ziemeļkoreja visticamāk kodola ieroči ir. Ziemeļkoreja ir milzīga armija. Mēs kaut vai redzējām to, ka Ziemeļkoreja mierīgi miljonu lādiņu tad iedeva Krievijas federācijā, visi NATO nespēja saražot turpat daļu no tā apjoma. Ja? Tad milzīgas valsts ar milzīgām armijām, ar kodola potenciālu, kas ir attiecīgi NATO ienaidnieki. Ja? Un tagad es gribētu dzirdēt tavu viedokli tieši tajā aspektā par mēs nepievērsām uzmanību un mēs palaidām garām. Ja? Pie visa tā, kam es pieskāros, ja? Tur pa katru šo tematu mēs varam runāt ilgi un dikti. Ja? Teiksim, tas, kas būtu jādara institūcijām, lai šo te visu vismaz pētītu, analizētu un saprastu, un otrkārt notvainot mums vismaz 4 konflikti, kuriem ir potenciāls kļūt par pasaules kara mēroga konfliktu. Ja? Tātad tuvi austrumi, Ukraina, Taivāna, Ziemeļkoreja, Dienvidkoreja, kur ir visur iesaistīti Krievijas federācija, Ķīna, Irāna, Amerikas Savienotās valstis un tā tālāk un tā joprojām. Tātad, Arnold, pasaka man lūdzu, kā vispār vērtēt to, ka kāds nesaprata, nezināja, jo, ja tu nesaproti un nezini, tad tu kļūdies, aprēķinos, ja tu kļūdies aprēķinos, tu pieņem nepareizs lēmums. Ja tu pieņem nepareizs lēmums, tad, principā, tu zaudē karu. Tieši tik vienkārši viss arī notiek. Tikai tāpēc, ka tu kaut ko esi palaidis garām vai kaut kam neesi pievērsis uzmanību. Arnold, tavs viedoklis par šo situāciju? Jā, Raimond. Mans viedoklis ir samērā īss. Tad nepietiekam nopietni novērtēt esošo šodienas situāciju ārpolitikā, kā viņi var ietekmēt Latviju, Latvijas drošību. Ko es varu teikt? To, ko es visu laiku esmu teicis, tātad ir konkrēti cilvēki, ja? Ir konkrēti kompetence, šo cilvēku atbildību, un šeit es varu piebilst to, ka attiecīgi šajā situācijā, ja amatpersona, kas atbild par šo visu situāciju, var atļauties pateikt, ka kaut kas nav ievērots, aizmirsts vai kas, tad vai viņi ir pilnīgi nekompetenti un izturās ar tādu vienaldzību, ja?
vai viņi apzināti ir šo situāciju slēpusi, vilkusi garumā, un ir pienācis laiks, ka vairāk to nevar noslēpt un vilkt garumā, ir jānāk klajā ar šo paziņojumu. Ja? Citi man nav argumenti, ja? Es nevaru pateikt, vai viņš ir stulbs, ja? Vai viņš ir apzināti to darījis vilks garumā un tagad nāk ar vēl stulbāku tādu apgalvojumu, kad mēs esam kaut ko palaiduši garām, kaut ko neesam redzējuši. Kad visu laiku notiekās pasaulē šie procesi un sabiedrība ir satrauksies par šiem procesiem, ja? Jo visur masmēdījos dažādu valstu tas tiek, kā var teikt, paziņots un izklāstīts. Ja? Tie ir divi argumenti, ko es varu pateikt, vai šis cilvēks un šie cilvēki ir nekompetenti, apzināti, neapzināti. Un nav spējīgi analizēt šo situāciju. Ja? Vai viņi apzināti ir vilkuši garumā, kāpēc es nezinu, un sabiedrībai pavēstījuši šo situāciju tikai tagad. Klausies, Arnold, es varēju sakt, ar šiem cilvēkiem saskaņā ar visiem viņu amatiem, viņiem tas ir jāzina, tas ir tiešais viņu dienestu un darba pienākums. Piedot katru dienu lasīt šos dokumentus, koncepcijas. Principā visu, ko viņam vajag izdarīt, pārtulkot latviešu valodu, ielikt to šeit kaut kādos dokumentos un vienkārši notiecīgi piemērot to Latvijas realitātei. Ko jūs varat darīt? Ja? Tas ir viens. Ja? Otrkārt, viņam patīk vai nepatīk, bet es tikai nosaukšu dažus. Es pat lasīju Čehijas izlūkdienestu priekšnieks runā par to, ka pasaule ir tik tuvu 3. pasaules kara sākumam, ka viss šis process un tendences ved uz ļoti nepatīkamu situāciju. Ja. Donalds Trumps to ir vairākas reizes teicis. Ja. Ļoti daudz dažādu amatpersonu to ir teikuši, ka iepriekšējā pasaules kārtība ir beigusies. ASV un liberālās pasaules dominants ir beigusies. Paskaties kaut vai tagad, teiksim, globāli dienvidi, globāli austrumi. Ja. Lielākā daļa pasaules nepieņem šo te liberālo ideoloģiju. Pagaidu, ko viņiem pieņemt? Viņi paskatās Parīzes olimpisko spēļu atklāšanu, ieraug to murgu, kas tur ir, tad viņi ieraug to boksa turnīru, un tad viņiem pasaka, ka tas ir acīm redzot tā jaunā pasaule, ko mēs jums piedāvājam. Viņi pasaka, iet jūs uz 3 burtiem ar šo te piedāvājumu. Ja? Kam tu to var piedāvāt? Arābu pasaulē, Ķīnai, nezinu, Āfrikai, Latīņa Amerikai. Kam tu to var piedāvāt? Saprot? Un tas ir jāsaprot. Un tieši tāpēc tā ir daļa no tā, ka pasaule ir izmainījusies. Ja? Un tad vienkārši argumenti, to es trešo reizi pateikšu, mēs nepievērsām uzmanību un kā tur tālāk bija nepievērsām uzmanību un palaidām garām vai kaut ko tam līdzīgu. Piedod, dargais draugs, piedod, tā nevar rīkoties. Ja. Katrā gadījumā es vēlreiz gribu tikai pateikt, klausīties gadītāji. Gribat uzzināt profesionāli, analīti, gribat uzzināt to, kas notiks, tāpēc, ka es varu ar ļoti lielu attiecīgi tādu pārliecību pateikt, ka to, ko mēs tev esam runājuši mūsu raidījumos, kādas secinājumus mēs esam izdarījuši, 99% ir piepildījušies beidzamajos šajos 3-4 gados, ko mēs tev esam tātad veltījuši šiem te raidījumiem. Ja? Tātad klausaties, skatāties Arnolds Libeks un Raimonds Rublovskis, tad jums varbūt vienkārši būs lielāka skaidrība par to, kas notiek realitātē. Arnold, paldies tev. Diemžēl mums būs jāatgriežās par šiem te jautājumiem, jo, kā tu redzi, katru dienu notiek kaut kādas problēmas. Jauna eskalācija, diemžēl mums par to jārunā. Paldies tev un uz redzēšanos. Paldies, Raimond.